Laikam ir tā, ka bija konference pietiekami aktuāla un varbūt viena no tām galvenām tēmām bija, vai arī ir tā, ka dzimuma līdztiesība sociālajā sfērā un kāpēc mēs liekam vienlīdzības zīmi ar fizioloģisko sfēru, kā tas viss ir izveidojies un kāpēc, un ko var darīt, lai tā nebūtu. Mēs patiešām pašlaik vēl dzīvojam mūsu starptautiskās konferences ģimene un dzīves stils mūsdienu pasaulē atskaņā. Un šai konferencē mums parādījās dažādi viedokļi, jo bija referenti gan no rietumu puses, gan no austrumu puses, un tad mēs paskatījāmies, kāda tā situācija ir pie mums Latvijā. Un ir patiešām tā jāsaka, ka rietumu sabiedrība, acīm redzot, varbūt tai savā pašpietiekamībā, savā tādā augstā pašvērtējumā ir mazlietiņu, arī savu tādu morāli. Es jau nesaku, ka visa sabiedrība tāda ir, bet, ir tādi varoši spēki, kas mazlietiņu deformē arī to cilvēku skatījumu gan uz vīriešu, gan sievietes sūtību. Un patiešām, ja mēs cenšamies nolikt līdzīgas, līdzvērtīgas pozīcijas vīrietim un sievietei tādā sabiedriskā plāksnē, tad fizioloģiski, ja mēs pieņemam, ka patiešām vīrietis ir radīts un sieviete radīts katrs savam uzdevumam, lai arī kā mēs gribētu šo fizioloģiju nolīdzināt, tas nav iespējams. Tas iet pret dabiskajiem likumiem. Ir tāds jēdziens kā ģimene, un šis jēdziens kā ģimene varbūt ir skaists tad, ja šī ģimene ir. Bet kā varbūt ir tā, ja ir jaunieši bērni, kur ir no šīm te sociālām riska grupām, varbūt, ko jūs varbūt pat neapskatījāt konferencē, kuriem nav īsti tēvs, kuriem nav māte, kur atrodas varbūt bērnu namos vai kādos sociālos centros. Vispār ko darīt, ar ko jāsāk, kurā brīdī vispār bērni jāsāk ir audzināt par šiem te jautājumiem un kad ir jāsāk runāt? Parasti ir tā, ka bērns pats it kā dod zīmi, kad viņam sāk šie jautājumi interesēt. Šodien ir tā, ka mazlietiņ, es domāju, cenšas to bērnu šais jautājumos ievirzīt pāragri, kad viņam vēl tās intereses nav, un tad līdz ar to mēs tie pieaugušie cilvēki, kā viņam uzspiežam to savu informāciju, ko bērns īstenībā nemaz tā īsti uztvert nespēja. Tiem bērniem patiešām, kuri nāk no nepilnām ģimenēm, no sociāli tādām smagiem apstākļiem, tiešām tā ģimenes tradīciju nebūšana, viņa jau tālāk turpinās viņu pašu ģimenēs, un viņiem pašiem to modeli ir grūti savās ģimenēs pēc tam kā pieaugušiem cilvēkiem normāli attīstīt, un tāpat tiešām arī viņiem nav pieredzes, kā šo ģimenes modeli veidot. Kā, jūsuprāt, šobrīd vispār ir situācija Latvijā? Ceļš ņemot vērā, kad Eiropā ir Lunačeka un Estrelas šīs tie aktivitātes, kā Latvija noreaģēja uz to, kā jūs noreaģējāt? Jā, es domāju, ka pašlaik vēl sabiedrība turās pretī, bet cik ilgi tā sabiedrība spēs tam spiedienam turēties pretī, tas arī ir tāds jautājums. Protams, ir sabiedriskās organizācijas un politiskie spēki, kas savu viedokli izsaka, bet tas spiediens ir diezgan spēcīgs, un viņš arī ir ar tādiem dažādiem viltus apkārtceļiem tiek gan skolās ievests, gan citur, tā kā pagaidām vēl mēs turamies.